Inventārs. Fon Bēru dzimtas labklājība un īpašais status bruņniecības hierarhijā nodrošināja Zlēku baznīcai īpašu vietu Kurzemes kultūras mantojumā. Tas atspoguļojas arī baznīcas šķietami maznozīmīgajā inventārā, kas gadsimtu gaitā ir sakrājies ievērojamā skaitā, atspoguļojot gan laikmetu, gan gaumes priekšstatu maiņu, un ir nepieciešams dažādās draudzes dzīves norisēs. Par sevišķu retumu uzskatāma 17. gadsimta vidū no koka izgatavotā ķestera pults, kuras netradicionālā balsta forma liecina par 17. gadsimta mākslē raksturīgo izaicinošo attieksmi pret loģisku priekšmetu uzbūvi. Neparasto aksesuāru klāstā ir arī rokoko formās darināts ziedojuma trauks ar garu kātu, lai to būtu ērtāk pasniegt tālākos solos sēdošajiem draudzes locekļiem. Dievkalpojumu laikā altāri grazno Zlēku muižas īpašnieka Ulriha fon Bēra, dzīvojuša no 1608. līdz 1667. gadam, domājams 17. gadsimta 3. ceturksnī dāvātie liela izmēra sudraba svečturi un baroka formās darinātās altāra vāzes no alvas. Kā jau katra dievnama, arī Zlēku baznīcas inventārā ir sudraba vīna kanna, dievgaldekauss un dievmaizīšu trauks. Bet par daudzu zlēcinieku mūžu un likteņiem varētu pastāstīt 17. gadsimta vidū no varas kārda kaltais kristāmūdens trauks, kas arī ir vienīgais tik grezns šīs inventāra kategorijas priekšmets Latvijā. Liela izmēra 8-stūra formas šķīvi rotā vairākas stilizētu putnu, augu un ornamentu joslas, bet centrā atrodas kaluma un gravējuma tehnikā izpildīts augstas kārtas sievietes attēls ar tulpes ziedu rokā. No šī ļoti iespējams Zlēku muižas dekoratīvā šķīvja, kurš ar dāvinātāju ziņu ir nonācis dievnamā un kļuvis par liturģiskās nozīmes inventāru daļu, jau 370 gadus ir tikuši kristīti gan muižnieku, gan zemnieku bērni, paverot tiem ceļu katram savam liktenim. Ar šo kristām ūdens trauku arī mūsdienās mācītājs iedibina vienību kristīgās baznīcas un jaundzimušo zlēcinieku starpā un stiprina ikviena Zlēku draudzes locekļa piederību savai baznīcai un Kurzemei. Senais kristām ūdens trauks ir Zlēku baznīcas kristīgās misijas pierādījums un dievnama pastāvēšanas augstākās jēgas simbols.